Sveiki, skatītāji! Šodien Latvijas kino liela diena. Pasaules pirmizrāde piedzīvoja Māra Martinsona jaunākais darbs Amāja. Mēs bijām klāt un redzējām, kā tas notika, un parādīsim arī tev. Bet no sākuma Jolanta mūs iepazīstinās ar jaunākajām kinodziņām. Sveiki! Pagājušajā raidījumā mēs jums daudz stāstījām par Resident Evil Afterlife, bet šajā raidījumā es gribētu piebilst tikai vienu. Šī filma ar savu pirmizrādi ir pārspējusi visas iepriekšējās daļas un uzstādījusi franšīzes rekordu ar 46,2 ASV dolāriem. Tagad par citiem notikumiem kino pasaulē. Klinta Īstvuda jaunā filma Hereafter ar Metu Deimonu galvenajā lomā ir viena no visvairāk aprunātajām filmām, kas piedalās Toronto kino festivālā. Kad tika paziņota festivāla programma, bija paredzēta tikai viena vienīga prezentācija un nebija iekļauts nevienas preses konferences. Kad mēdīs sacēla lielu kņadu ap šo notikumu, Warner Brothers tomēr nāca klajā ar vienu preses konferenci, kas notika zālē, kurā ietilpa tikai 140 cilvēki. Vai filma tiešām bija tik slikta? Nu, nekas spīdošs tas laikam nav bijis, jo saņēma tikai 6,5 balvas no 10. Un izskatās, ka plašāk publika šo filmu tā arī neieraudzīs. Savukārt pats Nicolas Cage ir nācis klajā ar paziņojumu, ka viņš ir piekritis filmēties vienā no galvenajām lomām Bollywoodas filmā Broken Horses. Mediji spriež, ka viņš to dara tikai naudas dēļ, jo viņuprāt, Bollywoodas filmās Nicolas Cage izskatīsies smieklīgi. Kā jau zina visi kinomīļi, Džeims Kamerons ir liels 3D filmu cienītājs. Taču, kā viņš atzina, augustā iznākusī filma Piraņi 3D formātā ir lielisks piemērs tam, ko nevajadzētu darīt 3D filmās. Jo, kā teicis pats Džeims Kamerons, tas mēdījiem liek izskatīties lēti un atgādina par nebaudāmajām 70. gadu šausmu filmām. Cerēsim, ka šī filma būs pēdējais sliktais piemērs, un mēs ar Džeimsu Kameronu varēsim kopā baudīt vēl daudz lieliskas 3D filmas. Bet tagad aplūkosim, kā notika filmas Amāja pasaules pirmizrāde. The ferry to Hong Kong. I've crossed the water from the Kowloon town, and all my weaknesses are gone. There's nothing left inside to bring me down. See, the world is full of love. See, we are free enough. Everything around. I'm in London, Portobello Street. I see this pretty rainy day, and I'm walking to the jungle beat, and all my pains just passed away. Apsveicos visus svētkos, jo šī laikā jauna latviešu režisora filmetrāžas spēļu filma, tas ir liels notikums Latvijas kultūrā, pilnīgi noteikti. Tik plaša geogrāfija kā Japāņu aktrise, lietuviešu aktieri, britu aktieri, latviešu operators, latviešu režisors un arī producentu grupa gan no Latvijas, gan no Hongkongas. Tas ir pilnīgi unikāls notikums, es domāju, ne tikai Latvijas kino vēsturē, bet arī visas Baltijas mērogā. Tā kā, te mēs esam mūsu cilvēki to ir izdarījuši, un viņam par to ir liels paldies. Bet man ir tagad viens jūsu jautājums jums, auditorijai. Kā jums šķiet, vai latvieši šogad būtu pelnījuši sūtīt kādu filmu Oskara nominācijā? Ir tiešām šāda, mēs laikam visi vienojamies, ka mēs esam to pelnījuši. Un tad tagad skatīsimies un vērtēsim, kura filma tā būs. Pirmo reizi, kad es satikos ar Māru Martinsonu un Lindu Krūkli, es uzreiz sapratu, ka šī filma ir projekts starp kaimiņu valstīm. Par to vien liecina tas, ka mēs runājam vienā vai gandrīz vienā valodā, gan ar lietuviešiem, gan ar japāņiem. Un par to liecina arī tas, ka starp Latviju un Japāņu ir tikai viena valsts šobrīd. Mums jau nebūtu nekas pretī, ja mēs būtu tiešām kaimiņi, bet pagaidām laikās tas mums nesanāks. Es domāju, tas ir pietiekams iemesls, lai šo projektu atbalstītu. Tikā par pirmizrādi, bet pievērsīsimies pašai filmai. Amāja tas ir stāsts par romantiķu Polu, kurš pēc dramatiskas šķiršanās no savas mīļotās Lorī dodas klajojumos pa visu pasauli. ASV, Čīle, Indija, Taizeme. Pēc 3 gadiem viņš attopas Hongkongā.
kura liktenis viņu saved kopā ar sievieti vārdā Amaja un viņas visai savdabīgo ģimeni. Savdabīgais rietumnieks Pols, piesakoties masāžas kursos Amajas vīra brāļa Tao masāžu salonā, iepazīst ar skaistu stulu Žasmīnu. Taču pagānas jūtas nedomā pierimt, un tās atzimst viss negaidītākajā mirklī. 3 dažādas sievietes palīdz Polam izdzīvot mīlestības, šķiršanās, ilgošanās un prieka sajūtas, un no jauna atrast dzīves garšu. Filmā var atrast ne tikai savdabīgus attiecību modeļus, tā piedāvā arī izprast austrumu un rietumu kultūru atšķirības, iejusties varoņu tēlos un viņu ikdienas dzīvēs, kas ir nereti komiskas un pat absurdas. Tagad dosimies uzzināt, ko par filmu domā skatītāji. I took the ferry to Hong Kong. I've crossed the water. Kino vēsturē pirmais Latvijas Hongkongas kopražojums Now my weaknesses are ar Latvijas mērogiem nebijušu zvaigžņu komandu. inside. Vairākārtēji Japānas gada labākā aktrise, filmas Geišas atmiņas zvaigzne Kaori Momoi, lietuviešu mūzikas un teātra leģenda Ņekrošus Hamlets Andrijus Mamontovas, viena no spožākajām Latvijas ekrāna prīmām Kristiene Nevarauskā, brits Deksters Flečers, no Gaja Ričija Kārtis Nauda 2 stobri un uzlecošā Hongkongas zvaigzne Monē Tunga. Vai jums patika filma? Jā, viņa ļoti interesanti. Varbūt jūs esat lasījis grāmatu tieši tādu pašu nosaukumu. Tas man priekšā. Plānojat iegādāties? Man Māris uzdāvināja. Vai jūs ieteikt šo filmu saviem draugiem? Jā, es domāju noteikti. Kā jums patika filma? Interesanti. Interesanti, bet manuprāt, zinot to stāstu, man bija ļoti daudz pārsteigumu. Un tepat laikā man drusku pietrūka abu balto aktieru skaidrs līnijas, kas ar viņiem notiek un kas tur īsti bija un kāpēc viņš ir ar tādiem matiem un kāpēc slima mamma. Bet man ļoti patika tā Japāņu aktrise, sevišķi jaunā. Un patika visas viņu tādas pārliecinošās darbības. Un stāsts tāds, ka liek, protams, domāt par to, kāpēc mēs esam tādi, kāpēc mēs meklējam to, kas ir redzams un kāpēc viss notiek tik dīvaini. Nē, tāda eksistenciāla jēga un tās meklējumi tajā filmā ir. Ļoti skaists operātora darbs. Un, vai jūs esat lasījis grāmatu? Jā. Tad... Jā, es esmu lasījis grāmatu, pilnīgi kaut kas cits. Grāmata ir ļoti jauka novele. Un tur man viss bija skaidrs. Tur ir noslēpums. Bet šeit man vēl jādomā. Vai jūs ieteikt šo filmu noskatīties saviem draugiem? Noteikti, jo viņi ir interesanti. Bet, es guļos iepriekšējā naktī labi. Kā jums patika filma? Ļoti patika. Patika, jā. Kas jūs pamudināja atnākt pie filmas pirmizrādi? Māris Martinsons personīgi. Es savukārt biju lasījusi jau atsauksmes presē un gribējos, protams, pārliecināties un redzēt pašai. Es neesmu absolūti ilsies, man ir atkal, kaut kādam mēnesim pārdomas, jo to nevar tā uzreiz noskatoties, iznākot ārā pateikt. Es varu vienā vārdā pateikt, man patika, bet es zinu, ka es mēnesi noteikti pa laikam atgriezīšos šajā filmā. Tā bija arī iepriekšējo reizi un tā ir atkal. Es domāju, ka lai tik viņš taisa nākošās. Vai jūs mudinātu savus draugus skatīties šo filmu? Jā, noteikti. Jā. Protams. Jā. Skaisti aktieri, skaisti skati. Meitene, kad parādīja Taurentiņu, nāca gan arī raudiens. Nevis gandrīz, bet nāca. Taurentiņš ir to vērts. Cik zvaigznītes no 5 ir slikti filmē? Es nezinu, es domāju, ka viņi vispār nevar ietvert kaut kādās zvaigznēs, jo zvaigznes, manuprāt, liek par filmām, kas ir izteikti komercfilmas. Šī noteikti nav komercfilma, es nevaru ielikt zvaigznes. Manuprāt, ka viņi ir ārpus zvaigznēm. Es piekrītu pilnīgi. Tā kā jau tu tikko teici arī, tāda Oskara vērta, bet savdabīga Oskara vērta. 3,5. 4. Tāda lūk bija skatītāja viedokļi par filmu Amaja. Pirms atvedos, vēlētos jums likt aiz auss, ka Amaja uz ekrāniem būs redzama kopš 17. septembra, taču Māra Martinsona grāmata Amaja ir pieejama visās Latvijas grāmatnīcās kopš pagājušās trešdienas 9. septembra. Lai jauki lasās un skatās. Uz tikšanos nākamreiz!